dziļi garīgā lietā. Pirmām kārtām par to, kā mēs kaut ko garīgi varam paveikt vai piedzīvot. Būtībā tas, par ko Jēzus šeit runā, viņš runā par trešo klausu. Tā būs svēto Dievu svētība. Ar to šovakar gribētu uzsvērt. Šo saistības ar Jēzus vārdiem un trešo klausu es izklāstīšu tālāk spēlēt gaitā. Tas nevienam nav noslēpums. Katrs to savā veidā ir piedzīvojis. Arī ar cilvēku attiecībā. Kā ir, piemēram, romantiskās attiecībās. Divi cilvēki satiekas un iemīgas, izdzīvot par romantismu, apprecās mēnus mēnesis. Un tad pēc kāda laika tas piepildījums attiecībās sāk pazust. Ja viņš tikko bija, cilvēks vēl to atceras, bet kaut kas ir noticis. Tas viss vairs nav tik dzīvs, kā tas bija pirms tam. Kā attiecībās par to cilvēku, kas nav mainījies, tikai tās spēcīgās sajūtas attiecībās. Tās ir mainījušās. Tā tas ir. Tikai laulātu attiecībās satiecību piepildījums varbūt arī īpaši draugu vai radinieku attiecībās. Tā tas arī ir ar piepildījumu. Attiecībās ar Dievu. Tas piepildījums kaut kur pazūd. Mēs esam kā saules plaika. Mūsos tiek ieliets tas piepildījums, tas spilgtākā, brīnišķīgākā žēlastība un mīlestība, tas prieks, tas miers, tie pozitīvie iespēja. Tad tas piepildījums kaut kur regulāri pazūd. Tāds vienkārši ir mūsu cilvēkiem. Mēs esam kā saules spāņi, kuros iespēja atziņas, mīlestība, patīkums, emocijas. Tās pamazām izstāv. Protams, tas būtu arī spilgtas atmiņas. Kad vēl projām atceries notiekušo, vai tas būtu noticis no vakara, tad bieži tas tā nenotiek. Tāpēc ir šis trešais klausas. Vismaz vienu dienu nedēļā tev ir jānāk un atkal jāpiedod tas spainis. Tas nenozīmē, ka vienu dienu pietiek. Vismaz vienu dienu nedēļā. Cik tāds spainis, tāds iztušoties. Vienu brīdi mēs esam Dieva žēlastības pilni, otru brīdi kaut kur ir aizmirsies. Šeit atklājas tā gudrība par debes mānu Mācījā derībā. Dievs savai tautai deva mānu no debesīm. Dievs to deva cauri 140 gadus. Debes māna pārklāja zemi, lai kaut ko ēst. Ja kāds gribēja paņemt vairāk, lai nevajadzētu atkal iet pie Dieva pēc mānas nākamajā dienā, tad tā savvaļājās. Cilvēks bija spiests atkal iet pie Dieva. Tā debes mānas nozīme kaut ar skaidru. Dievs pārsūs to savu tautu un savu žēlastības. Vienīgi ir jābūt, ja viņi to saņem. Kad jūti prasīja Jēzum kā līdz zīmi, pēc pierādīja, ka viņš ir tas ilgi gaidītais Kristus. Ja teica Jēzum, ka Dievs savai tautai deva ēst maizi no debesīm. Un Jēzus mīlos. Jēzus tiem atbildēja: Es esmu dzīvības maize, kas nāk pie manis un nesauc, kas man tic un nestāvs nemūžā. Arī mums vismaz vienu reizi nedēļā jābūt
Kristus. Viņš ir šī debesu maize. Viņš ir tā manna no debesīm, šī garīgā barība. Tas, ko mums Pāvils māca, ir tas, ka nepietiek, ja tu vienreiz gadā aizej uz dievkalpojumu, piemēram, uz Ziemassvētku dievkalpojumu. Tas garīgais piepildījums pasauli nenāk. Gluži kā lielais mīlestības piepildījums attiecībās, tāpat tas ir attiecībās ar Dievu. Tad Dieva vārda pamācība šeit ir tāda. Pie attiecībām ir jāpiekodas. Attiecības ir jāpiekodas. Attiecībās ar citiem cilvēkiem. Tā arī attiecībās ar Dievu. Tāpēc katru nedēļu ir viena diena, ko sauc par svētdienu, svētku dienu. Svētdienas ir labas, jo tad mēs varam satikties arī ar citiem brāļiem un māsām Kristu. Mums jāņem baznīcā. Bet nav nevainas arī jebkurai citai nedēļas dienai. Arī trešdienas svētdiena nav nevainas. Tāpēc Dievs saka, nošķiriet vienu dienu savai svētdienai. Kad jūs nākat ieklausīties viņu vārdos, nošķiriet savu laiku svēto rakstu pārdomām un lūgšanai. Tad jūs saņemsiet to maizi no debesīm. Vai mēs atkal un atkal sastopamies ar to realitāti. Mēs atkal esam lūgšanā. Spaiņas atkal ir izticējies. Tā ir daļa no dzīves šai pasaulē. Jau piemēram bija ar Kristus mācekļiem. Viņi dzirdēja no paša Jēzus mūžīgās dzīvības vārdus. Viņi 3 gadus tajā dienā kopā bija. Kā viņiem tas spaiņas varēja izticēt? Viņiem bija jābūt motivētākajiem kristiešiem pasaulē. Kā ir ar mācītājiem? Arī viņi dodas uz priekšu reizē ar tukšu kāpu. Kā tas tā sanāk, viņi strādā tikai vienu dienu nedēļā? Kā arī ar skolotājiem? Kā viņi var izdaršoties? Viņam taču katru gadu ir 2 mēnešu atvaļinājums. Bet tāda ir tā realitāte, arī garīgajās lietās. Ir īpaši garīgajās lietās. Visiem tas caurēs spaiņas, nezistam. Kas atliek? Atliek tikai viens. Atkal nākamā diena. Saņemt rudens māju un atkal uz spaiņas pildīt. Un Jēzus šo problēmu risina ar šādiem vārdiem. Es esmu patiesais vīnogurs un dārzkopis ir mans tēvs. Katru zāli manīgas augas nes viņš noņem, katru kas augas nes viņš šķīstī, bet es jau vairāk augas nesu. Jūs esat jau šķīsti no vārda dēļ, ko es jums esmu runājis. Palieciet manī, es uzsvats. Kā zārs nevar nest augus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīnogura. Tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliek pie manī. Es esmu vīnogurs, jūs esat zāri. Es manī paliek, un es viņā, es nes daudz augu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Tad caurā spaiņā atrisinājums ir palikt Kristum. Savienot ar Kristu mēs kļūstam kā dzīves zāri, saukti dzīvības pilni vīnoguru. Tikai esot Kristu, mēs kaut ko spējam tajās garīgajās lietās. Tas ir tas iemesls, kāpēc Bībelē vairāk kā 100 reižu ir lietots vārds Kristu, atrašanās Kristu. Tas ir tā, kā jums kāds prasa, kur jūs dzīvojat. Jūs dzīvojat Eiropā, Latvijā. Jūs varat arī atbildēt. Es dzīvoju Kristu. Kristu ir mans mājas. Tur ir mana identitāte. Kristu es esmu
tas, kas uz patiesībā esmu, izglābts, svēts, veicinieks. Kristu tā ir tieši tā vieta, kur mēs tiekam ievietoti, tikām kristīti. Kristus vārdu savienot ar ūdeni darīja kristību par mūsu mazgāšanu un atjaunošanu svētajā garā, kur mēs saņēmām arī viņa apsolījumus, ka viņš mūs ņems pie sevis, lai mūsu dzīve būtu viņā un viņa dzīvība būtu mūsos. Ka tā plūsta caur mums un nestu labus augļus mūžīgai dzīvībai. Tu gribi domāt labiem darbiem, bet tie ir pietiekami daudz manā dzīvē. Tā Jēzus mums to šodien atgādina. Viņa mācekļi ir tie, kas saņem debes mānu, vai vēl ir atjaunot Kristu. Tie ir kā dzīves zari, tie nes labus augļus. Es domāju, labs kristītis. Ne cik tas šaubītos par saviem labiem darbiem. Atskatoties pagātnē, noteikti atradīs kādus. Vai piemēram šovakar mēs atkal esam atnākuši pie viņa, lai atkal saņemtu mānu no debesīm, pašu Kristu. Un ieklausoties Dieva vārdos, sadzirdot tos, tie svētākā spēkā nonāk cilvēku sirdī. Kristus atkal tos piedzīvē, iepotē ticīgi pie Kristus vienīguma. Notiek tas, ko Jēzus teica. Katru sākums augus nes, šķīstīt, lai tas jau vairāk augus nes. Jūs esat jau šķīsti kā bārtēji, ko es jums esmu runājis. Tā paklausot šim trešajam no 10 paušiem, mēs uzpildām to caurus vainu, un atkal. Līdz debesu valstībā mēs sasniegsim Dievu piepildījumu, kā Jēzus to teica. Bet kurš dzerš no ūdens, ko es tam došu, tam neslāpes nemūžam. Ūdens, ko es tam došu, būs viņā kā ūdens avotu, līdz mūžīgai dzīvībai. Āmen. Un apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu mūžu, kas ieņems no svētā gara, piedzimst no jaunības Marijas, cīti zem Poncija Pilāta, krustās sists, nomiris, atrasts, notāvis ēlē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdēs pie Dieva, visu valdītāju Tēva apostolus, un priecīgs viņš planētāks tiesā dzīvos un mirušos. Es ticu uz svētā garu, vienu svētā kristīgu baznīcu, svētā sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanas un mūžīgo dzīvošanu. Amen. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, uz Kristu, svētais Dievs. Es Tev pateicamies par šo vakaru. Arī šajā vakarā mēs varam nākt Tavā namā, lai klausītos Tavus vārdus, lai saņemtu atjaunošanu no svētajā garā, caur Tavām žēlastības dāvanām. Mēs lūdzam savu vārdu spēkā uztver mūsu ticībā. Mēs arī pateicamies, ka šī tā paša Tava vārdu spēkā tik vienkārši un pieejamas lietas, kā maize un vīns, kļūst par Kristus mīsu un asinīm, visu mūsu grēku piedošanai. Mēs lūdzam atjaunot mūsu svētajā garā, ka Tava miera, prieka, atziņa, apņēmības un gara gudrības pieauga. Mēs varētu turpināt mūsu ceļu šajā dienā. Kungs, lai Tava gaisma atspīd pasaules tumsā arī caur mums, arī caur mūsu arī svētā Jāņa brālci. Mēs lūdzam arī uzlūkot uz bērnus. Šovakar ir palikuši mājās. Mēs lūdzam, lai to mīlestība iespīd arī viņu dzīvēs. Mēs lūdzam,
ar vienu atrodas un pievienojas tavu pasažiem tēvu un meitas. Mēs lūdzam Dievs apvalda mūsu spēkus, dod, ka arī var beigties karš, vardarbība un terors. Mēs lūdzam mudinu valstu vadītājus meklēt mieru, darboties kopīgā labumā. Mēs lūdzam arī par mūsu Lutrisko baznīcu. Svētī visus mūsu Lutriskās baznīcas kalpošanu. Svētī draugus pilsētās un laukos. Lūdzam par Savas Mārtiņa Lutera draugu, tās mācītāju Rolandu. Dievs pasargā mums šodien no grēkiem un no visu ļaunu. Ar visu mūsu dzīves un darbu, būt Tavu prātā. Tavās rokās mēs liekam visu sevi, savu miesu un dvēseli. Svētais eņģelis, lai stāv mūsu klāt, lai ļaunajiem ienaidniekam nav vairs pār mums.